un laikam jau jāsaka labdien. Nu, riski. Riski tā, protams, ir viennozīmīgi ļoti interesanta tēma. Es gribētu sākt ar vienu stāstu. Proti 1942. gads Staļingradas kauja. Un leģenda vēsta, ka Vācu armijai bija rezervē novietot 104 tanki, kurus viņi bija plānojuši izmantot kritiskajā brīdī. Šķiet izrādās, ka tajā kritiskajā brīdī, kad tas bija pienācis, no tiem 104 tankiem viņiem izdevās iedarbināt mazāk nekā 20. Es nezinu, vai tā ir patiesība. Vismaz leģenda tā vēsta. Internetā jūs atradīsiet dažādas viedokļus, gan tādus, kas saka, ka jā, tā tas notika, gan drīz vai klāt bija. Līdz tādiem saka, nē, tas tā nevarēja notikt. Bet ne par to ir stāsts. Stāsts ir tāds, kas te bija noticis. Tas bija tāds spļāviens vācu inženieru sejā. Nevar iedarbināt tankus. Protams, veids izmeklēšanu un konstatēja, ka tās bija lauku peles. Lauku peles meklējot siltumu bija ielīdušas tanku sistēmās un apgrauzuši izolāciju. Ko tas mums stāsta par riskiem? Nu, mēs nevaram paredzēt visus riskus, kas var notikt. Es to saucu par peles faktoru, priekš sevis es to esmu nodēvējusi, jo mēs visi veicam analizējam riskus ikdienā, lielākā vai mazākā mērā, vai nu paši savā dzīvē, vai menedžējot ģimeni, vai kā darba pienākums. Es esmu veikusi risku analīzi, arī darba pienākumu, kā darba pienākumu, kā 20 gadus, un man personīgi likās, ka es daru ļoti labu darbu. Līdz kamēr nāca NIS 2, nāca citi normatīvi akti, normatīvu aktu prasības, un tagad mums tie riski ir jāanalizē tā, šitā, tad tam ir jābūt un šim ir jābūt. Un jāsaka, ka vienā mirklī es vienkārši sapratu, ka kaut vai visi tie normatīvi akti jau paši pa sevi jau ir ļoti liels risks, tāpēc, ka man nav laika nekam citam. Ja es tagad to vien darītu, kā ievērot normatīvu aktu prasības, nu viss, ja, man no rīta atnāk kā bitīte, līdz pat vēlam vakaram. Tur vairs ne par kādu efektivitāti mēs nevaram runāt. Bet, meklējot atbildes uz saviem jautājumiem, kā izdzīvot šajā laikā, kad ir tik daudz visa, kas mums nāk priekšā, es atradu vienu skaistu bildi, un man ļoti patīk tāds bildes, kuras saliek lietas pa plauktiņam, tāpēc es ar jums padalīšos tādu ideju. Laika josla, ja? Un ideālā gadījumā viss norit gludi. Ideālā gadījumā. Mēs gatavojamies, protams, krīzēm, ja? Mēs pārdomājam, ko mēs darīsim, ja nu pēkšņi krīze notiks. Un tāpat arī mēs plānojam, tīpaši, ja mums ir IT, mēs plānojam, kā mēs nodrošināsim darbības nepārtrauktību. Tas arī mums ir normatīvos aktos viena no prasībām. Nu, tagad viena no tām lietām, ko mēs darām, ir, mēs skatāmies uz riskiem. Ja, kādi tad riski mums var būt, par to mēs sīkāk parunāsim. Domāju, kā mēs ar tiem riskiem tiksim galā? Ko darīt? Vai mēs tos riskus mazināsim, vai mēs tos riskus pieņemsim, tā tālāk. Tad, kad mums tie riski ir zināmi, mēs sākam jau gatavoties krīzēm, ja? Ko darīt, ja tie riski iestājas. Mēs veicam apmācības, treniņus, visādas citādas pasākumus. Tā būs mūsu pirmskrīzes fāze. Mēs gatavojamies tam brīdim, un tas brīdis neizbēgami agri vai vēl pienāk. Proti, mums notiek kaut kāds incidents. Tajā mirklī mums jau, tur jau vairs nekāda risku vadības pasākuma nenotiek. Pirmskrīzes fāze ir beigusies, mēs tagad sākam domāt, kā mēs to incidentu vadīsim, kā mēs ar to incidentu tiksim galā. Respektīvi, reaģējam uz to notikumu, kas ir iestājies.
Iespējams, ka vienā brīdī mēs saprotam, ka mums ir iestājusies pirms krīzes fāze, kā mēs viņu nodefinējam, vai jau krīze, aktīva krīze, un mums ieslēdzas krīzes vadība un komunikācija. Kas mums darbosies gan krīzes situācijas akūtajā fāzē, kamēr tā krīze notiek, un arī pēc krīzes fāzē. Jo mums jau vēl vajadzēs izanalizēt, kāpēc tas bija noticis, ko mēs darījām labi, ko mēs darījām slikti, ko mēs varam uzlabot un tā tālāk. Ja mums ir, protams, tiešām tā krīze tāda, ka mums ir jau kļūst aktuāls jautājums par to, vai mēs varam turpināt normālu darbību, mums ieslēdz darbības nepārtrauktības vadība ar visām tiem plāniem, dokumentiem, kas mums ir sagatavoti. Un, protams, ja ir problēma ar sistēmām, mums ir darbības atjaunošanas plāns, proti, kā mēs atjaunosim šīs IT sistēmas tā, lai tās mums darbojas un var veikt visas vajadzīgās darbības, lai mēs varam veikt visus turpināt sniegt pakalpojumus vai kas ir tas, ko mēs darām. Un tātad tā mums būs darbības atjaunošanas fāze, kurai pēc tam mēs turpinām atgriezties normālā stāvoklī. Tātad, tas ir tas, kā tam visam būtu jāstrādā vienotā sistēmā, jo mums nevajadzētu skatīties uz atsevišķiem posmiem, kā uz atrautu lietu. Tas viss ir vienā lielā sistēmā mums strādā. Bet šodien varbūt sīkāk par risku vadību. Tur jau arī ir dažādas teorijas, ja, un ja jūs meklēsiet internetā, jūs ļoti daudz varēsiet atrast dažādas viedokļas par to, kā lietas būtu jādara. Taisnība. Paldies, Māri. Paldies. Jā. Parasti mēs tātad sākam ar draudiem. Un draudi ir tas, kas pastāv. Draudi vienmēr pastāv paši par sevi. Tur mēs neko nevaram darīt. Mēs nevaram dzīvot bez draudu pasaulē. Un kaut kādā mirklī, ja zvaigznes sastājas kaut kādā attiecīgā stāvoklī, tad šie draudi iestājas. Un mēs varam teikt, ka mums notiek incidents. Pats par sevi tas incidents it kā mums neko netraucē dzīvi. Ir īpaši tad, ja mums ir kaut kāda, mēs zinām, ka mums ir kaut kādas ievainojumības pastāv, bet incidents absolūti nekādi neietekmē. Neietekmē to mūsu ikdienas dzīvi. Bet varbūt situācija, kad mums tas incidents kaut kādā mērā atstāja iespaidu uz mūsu sistēmām, proti mums ir ievainojumības, un tās ievainojumi incidents izmanto mūsu ievainojumības, lai mums radītu kaut kādu kaitējumu. Tad lūk, un šis gabals no mums šķēlums būs risks. Tas ir tas mūsu risks, proti mums ir incidents, kas atstāja uz mums kaut kādu iespaidu. Te varētu pastīties uz, jums grib patīk dzīvot siltā mājā. Silta māja, un pēkšņi sāks mums sniegs sāk krist. Ja. Krīt. Un kaut kādā mirklī jums pazūd elektrība. Un vairs nav silta māja. Jā, mēs varam teikt, ka to izraisīs sniegs, bet patiesībā sniegs izraisīja nevis to, ka jūsu māja kļūs augsta, bet sniegs izraisīja to, ka, piemēram, vadi no sniega smaguma pārplīsa. Nezinu, pareizs vārds būs šeit. Vecot vadi vairs neveic savu funkciju, mums pazūd elektrība. Tad jautājums, kas bija tas risks? Ne jau no sniega vētra mums bija risks. Mums risks bija tas, ka mēs pazaudējām elektrību. Mēs esam ievainojami ne tāpēc, ka sniegs, bet tāpēc, ka mums nav elektrības. Tāpēc, tad, kad jūs domājat par riskiem, kā mazināt risku ietekmi, jums nav jādomā par to, kā mēs tagad cīnīsimies pret globālo sasilšanu vai pret sniegiem. Nē, jums jādomā, kā jūs nodrošināsiet to, ka jūsu mājā vienmēr ir elektrība. Tas pats arī diezgan bieži par risku, mēs šodien par to, tam es šodien nepieskaršos, bet riskam vēl ir tāds jēdziens kā ātrums.
Tas pats sniegs. Nu, nav tā, ka sekundi un hlopt mums 1 metrs sniega. Tas tomēr krāsies ilgākā laika periodā. Tāpat kā es ar lielu lepnumu gadiem rakstīju savā risku analīzē, novecojušas tehnoloģijas man ir risks. Ne, teorētiski tas ir risks, ja, bet tas neiestāsies. Nav tā, ka es vienu rītu pamotos, vakar viss bija labi, šodien ir novecojušas tehnoloģijas. Ja. Tieši tāpat arī ar darbiniekiem, kā mēs no rīta dzirdējām. Ja. Nav tā, ka pēkšņi vienu rītu viņi atnāk uz darbu, ups! Mēs esam pilnīgi neapmācīti dzīvē šajā jaunajā realitātē. Tas viss, tiem riskiem būs ļoti lēns tas ātrums, kas principā arī ir risks, tāpēc, ka līdz ar to tas jūs iemidzina. Jūs varat nepamanīt to, ka tie darbinieki katru dienu nāk uz darbu un paliek ar vien nezinošāki. Ja. Tāpēc tas ir tāds ļoti, riska ātrums ir jāņem vērā. Ja ir ugunsgrēks, nebūs tā, ka iesim padzersim kafiju, ja pēc tam domāsim, ko darīt. Ugunsgrēkam būs ļoti liels riska ātrums. Tāpēc jūs nevarēsiet viņu ignorēt. Bet ar cilvēkiem, ar citām lietām, tur var būt visādi. Tāpat arī riskus var dalīt pēc kaut kādiem, piemēram, kā finanšu riskus, PR riskus, mums kaut kādi riski, kas saistīti ar mūsu darbību, ar cilvēkiem. To visu iedalījumu arī var veikt un tad skatīties no dažādiem aspektiem, kas arī palīdz novērtēt, kā mums tie drošības riski, kā mums tie var ietekmēt. Tātad par ātrumu mēs varbūt nerunāsim, bet incidentiem ir kaut kāda varbūtība iestāties. Savukārt ievainojamībai ir ietekme. Ja risks, kas iestājas, ja viņš mūs izmanto to mūsu ievainojamību, lai mūs radītu kaitējumu, ja, kāda tad būs šī ietekme. Līdz ar to mēs varam jau veikt, taisīt tādu risku novērtēšanas matricu. Šajā gadījumā ir 5 ballu skalā ietekme un varbūtība. Var taisīt 3, var taisīt 10, kā kuram patīk. Bet pārāk es neieteiktu aizrauties, 5 ir tīri labi. Un tad mēs nosakām savu riska apetīti. Man ļoti patīk tas vārds riska apetīti. Cik daudz tam mēs esam gatavi apēst tā riska? Piemēram, šajā gadījumā, ja mums ir 15, 5 un 5, ja, tas nozīmē, ka mēs varam 5 reiz 5 mums būs 25. Ja varbūtība ir 1 un ietekme ir 1, tad būs 1 risks. Mēs šajā gadījumā, varam paskatīties 12. Ja būs 12, mūsu riska apetīte būs 12, ja mēs viņu tā nosakām. Ja. Tad, ja risks mums ir 4, tad tas mēs zaļš, tad mēs vispār neuztrauksimies. Ja dzeltenajā zonā, tad varbūt uztrauksimies, varbūt neuztrauksimies. Un ja sarkanajā, tad gan tas ir tas ugunsgrēka gadījums, kur varbūt būtu pirms kafijas dzeršanas jāpadomā, ko mēs varētu darīt ar šiem riskiem. Bet, kā jau mēs runājam, visu paredzēt mēs nevaram. Un mēs arī nevaram visu apdarīt. Ja, jo tepat tāds Olivers Berkmans sarēķinājis, ka vidējais cilvēku mūža ilgums ir 4000 nedēļas. Cik no tā ir darba mūžs, es nezinu, bet pieņemsim, ka kaut kādu daļu mēs tomēr nostrādājam, bet arī tajā mēs nevaram visu apdarīt. Pat ja mēs 4000 nedēļas strādāt, nevaram mēs visu apdarīt, tīpaši, kad mums devīgā Eiropas komisija sūta jauns rīkojums, ko darīt. Un te ir tāds interesants aspekts. 1906. gadā viens itāļu sociologs un ekonomists Vilfredo Pareto bija veicis pētījumu un paskatījās, ka viņš apkopoja datus no dažādām Eiropas valstīm. Piemēram, par Itāliju viņš bija konstatējis, ka apmēram 80% resursu pieder 20% iedzīvotāju. Bet šis sadalījums, kuru angliski sauc power law distribution, diemžēl pat ar Māras palīdzību vēl neesmu atradusi latvisko terminu šim, tāpēc nāksies samierināties ar power law distribution. Darbojas ļoti daudzās jomās, tā skaitā zemestrīces, piemēram, ja, vai meža ugunsgrēki.
ja mēs paskatāmies pēc datiem, tad mēs arī redzam, ka lielākā daļa, piemēram, to pašu zemestrīču, ja viņas nerada liels postījumus. Un tad ir maziņa daļa zemestrīču, kuras rada milzīgus postījumus. Ja? Un kā tur tās viss saliekās, matemātiski šausmīgi interesanti. Bet mēs par to tagad nerunāsim, ja? Bet mēs runāsim par to, ka faktiski mēs šo varam arī paskatīties no daudziem citiem aspektiem. Piemēram, tas pats, ja mēs mēģinātu analizēt kiberuzbrukumus, no kuriem mēs visi ciešam, un daži cieši vairāk nekā citi. Ja? Tāds kibernoziedznieks, viņš jau arī, viņam daudz laika un pūļu jāvelta, lai sūtītu, piemēram, tās savas e-pasta vēstules, uz kuriem kāds uzklikšķina. Lielākā daļa jau neklikšķina. Ja? Viņam arī tie ir izdevumi kaut kādu, izsūta 1000 vēstules, un 80% no šīm vēstulēm tiek atmestas. Ja? 20% uzķerās, un no tiem savukārt savus 300,000 vai cik tur atdod, tie ir vēl mazāka daļa. Pirmkārt, varbūt lielākai daļai nemaz nav to 300,000 atdod, bet ir tādi, kas atdod. Ja? Tā kā tas attiecas arī uz šāda veida datiem. Bet tāpat arī mēs to varam attiecināt uz ieguldītās pūles pret rezultātu. Tieši tāpat mēs bieži vien redzēsim, ka mums ir kaut kā, mēs strādājam, ja par efektivitāti runājot, un mums ir kaut kāds rezultāts, ko mēs parādām saviem priekšniekiem. Faktiski 20% no mūsu ieguldītājiem pūlēm mums sniegs 80% rezultātu. Tāpat arī pretēji mēs varam pateikt, ja mēs skatāmies uz problēmām, 20% no mūsu problēmām mums prasīs 80% laika, lai tās atrisinātu. Turprāt, nevajag domāt, labi, tas 80-20 tas ir tikai piemērs, ja varbūt 70-30, varbūt 75-5, ja? Tam pat nav kopā jābūt 100%, jo tās ir pilnīgi dažādas lietas, ko mēs mērām, ja? Vienā gadījumā piepūle, otrā gadījumā problēmas, ja? Viņas kopā saskaitot nebūs 100. Tāpēc tas ir, mums te visādi var būt. Bet tas, kas mums ir jāizdara, mums ir jāidentificē tās problēmas, kuras mums rada lielākās galvas sāpes. Tā ir tā lielākā bilde. Un katram būs savādāks tās problēmas. Bet, labi, mēs tagad kaut ko sarakstām visus savus darbus, un ko te mēs varam tālāk darīt? Tālāk te mēs varam vērsties pie Eisenhower, kurš laikam bija, vaids viņš bija, bet es tagad mēģinu atcerēties, viņš 42. vai kurš viņš bija prezidents, nav svarīgi. Prezidents viņš bija Amerikas Savienotās valstīs, un viņš otrā pasaules kara laikā bija izdomājis vienkārši metodu. Viņš sadalīja darbus steidzams, nav steidzams, svarīgs, nav svarīgs. Un tad attiecīgi katrā no šiem kvadrantiem bija kaut ko sarakstījis. Te droši vien arī nav baigā zinātne. Pirmais, ko mēs darīsim, būs kas? Mēs sāksim ar to, ka mēs paņemsim svarīgo un steidzamo. Tās būs tās, ko mēs darīsim pirmām kārtām. Un tālāk gan jau ir ļoti interesanti. Un to es ar saviem kolēģiem esmu pamanījis, jo mēs vienmēr šitā sākam strīdēties. Es viņiem prasu, kas būs nākamais? Šis. Nav svarīgs, steidzams. Nav svarīgs. Jā, bet ir steidzams. Bet nav svarīgs. Bet ir steidzams. Nav svarīgs. Nav svarīgs. Tas, kas mums ir svarīgs. Jā, viņš šobrīd nav steidzams, bet tas ir tas, kas mums ir svarīgs, un tas ir tas, kas mums ir jāieplāno. Attiecīgi, netik svarīgo un steidzamo mēs viņu varam deleģēt. Kā jau te mums kolēģi ieteica, nav svarīgais un nav steidzamais, to mēs vienkārši aizmirstam. Jā, ļauju visiem nofotografēt tiem, kas nav pazīstami ar Dvaita darbību. Un te mēs nonākam pie tā, ko te mēs darām. Ja? Darām. Un pirmais jautājums, protams, kas būtu tas, ko mēs darām? Kā mēs šos riskus varam analizēt un apdomāt?
Un te ir arī tāds, tas, ko es priekš sevis konstatēju, ka man vienkāršākais ir iedomāties, ka man noticis kaut kas tāds, ka man vairs nekā nav. Es pazaudēju visu. Un kas tad būs tas, kas man būs pirmām kārtām jāatjauno? Bez kā es nevarēšu iztikt. Kas man būs pirmais, kas man būs otrais, kas man būs trešais. Un šādā veidā mēs varam to tiešām svarīgo arī identificēt. Kāpēc? Te ir tā mūsu schēma, ja? Vismaz tā kā ir saplānots, bet pirmais mēs identificēsim būtiskos resursus. Kas ir tie būtiskie resursi? Piemēram, tas, ko mēs no savas prakses redzam, ka cilvēki bieži vien pat nezina, kādi viņiem uzņēmumā ir domēnvārdi pieregistrēti. Nezina, ar ko viņiem noslēgts līgums par tīmekļa vietnes glabāšanu. Viņi nezina arī, kas nodrošina e-pasta pakalpojumus. Tās tomēr ir lietas, kas tie būtiskie resursi, ja, kad būtu tomēr jāzina. Nākamais, tātad mēs plānojam, ko un kā mēs atjaunosim, kādā secībā. Un te atkal varēs redzēt, kas mums no kā ir atkarīgs. Un trešais, mēs, protams, bez testēšanas, bez praktisks mēģināt to izspēlēt krīzes situācijas, bez tā mēs nevarēsim iztikt, jo viens ir, ka mēs teorētiski plānojam krīzi un apceram, kā mēs dzēsīsim ugunsgrēku, un otrs ir pamēģināt to praksē. Ja jūs neesat mēģinājuši darbināt ugunsdzēšanu aparātu, pamēģiniet. Man vienreiz uzsprāga rokā un labi, ka man piespieda uzvilkt cimdus. Un tagad es nekad vairs neņemšu rokā. Es skriešu un zvanīšu ugunsdzēsējiem, ja, jo viņi ir profesionāļi, kas to varēs izdarīt. Tā kā vienmēr jānotestē plāni. Jāsaka, ka kaut kā, tas tāds vecumā pazīmē. Man sāk interesēt seno latviešu viedums un kā mēs to varam izmantot risku novērtēšanā. Tad pirmais, ko senie latvieši bija pamanījuši, ne vieta izceļ cilvēku, bet cilvēks vietu. Un te ir runa par to, kas ir svarīgākais resurs, un mēs par to jau šorīt arī bijām runājuši. Svarīgākais resurs būs cilvēki. Cilvēki, jūsu darbinieki, un tāpēc viņu drošība, viņu labklājība ir pirmais, par ko ir jādomā, tad, kad mēs plānojam krīzi. Mums ir tāda diezgan laba sadarbība ar daudzu citu valstu reģistriem, un bija ļoti interesanti paklausīties, piemēram, Japānas reģistra stāstījumu par to, kā viņi rīkojās tad, kad bija zemestrīce. Ja. Kā viņi bija gatavojušies un kas bija tās īpašās lietas, ko viņi veica, lai darbinieki nekrist depresijā, ja, ka viņi nezina, kas notiek ar viņu radiniekiem. Tad pirmām kārtām cilvēks. Varam cerēt, ka mācīties nekad nav par vēlu. Man prieks, ka es ieliku šo viedumu no seniem latviešiem, jo tas ļoti labi saskan ar šā rīta sesiju. Un trešais, cilvēks aiziet, viņa darbs paliek. Es pieņemu, ka senie latvieši to bija domājuši nedaudz savādāk. Bet mūsdienās ir runa arī par to, ka cilvēks reāli aiziet kaut kur citur strādāt. Jautājums, vai mēs zinām, ko tas cilvēks darīja? Vai mēs zinām to, ko tas cilvēks zināja? Un te ir atkal jautājums par tiem pašiem tīmekļa vietņu glabāšanu, domēnu vārdu. Ja? Un mēs arī esam pamanījuši, ka cilvēki neatjauno kontaktinformāciju, kas viņiem ir līgumos. Tā kā tas arī ir ļoti svarīgi. Un pirms mani Reinis izmet no šejienes ārā, es pateikšu liels paldies par uzmanību. Un, ja ir kādi jautājumi, tad, ja nav, tad aplausi. Ja, paldies.